Tagad mēs esam Lucavas salā, tur galā ir slips, un viena lieta jau, kas ir labāka nekā Bolderā, ir šīta zīme, izņemot transportu ar piekabēm. Tā kā jūs ielaižiet laivu, jums ir vieta, kur ar piekabi droši viņu atstāt. Te jau mēs redzam civilizētu slipu, kuram ir pareizs slīpums. Kad brauc iekšā, tad tu redzi laivu, redzi piekabi, un bez stresa var iebraukt iekšā. Protams, arī šeit nav tā, ka viss ir ideāli. Normāli ielaist laivu iekšā, nebaidoties ieslīdēt ūdenī iekšā. Jūs uzkāpiet uz laivas, iedarbiniet motoru, un te jums ir divi varianti. Pirmais variants, kā es pats ar cilvēkiem esmu darījis, kad piestāju pie pludmalītes, tur vismaz jūs to laivu tā kā nesasitīsiet. Otrs variants ir tur pie šī moliņa pietavoties. Tur ir pat uzstādīti knehti, pie kā striķīt varētu piesiet, lai jūs laivu neaizpeld, un tad jūs varat aiziet apkārt un iekāpt mašīnā un nolikt viņu tam paredzētā stāvvietā. Lucavas salā pirmkārt, te ir kur piesiet, to laivu piepeldi smuki klāt, viens striķis šeit, otrs kaut kur tur tālumā. Izskatās, ka šie knehti ir paredzēti, teiksim, ja tev ir 10-metrīga laiva. Viņam vajadzētu būt tuvāk, ik pēc kaut kādiem, teiksim, 5 metriem pa vienam tādam. Bet, labi, te vismaz ir pie kaut kā piesiet to laivu. Otra lieta, te ir mīkstumiņš, lai laivas borts nesaskrāpētos. Protams, atkal te ir nianses. Kāpēc tas mīkstums ir tādā augstumā? Jo laivas daudzas ir zemākas, un tā viņas daudzīsies vienalga tur pret betonu. Bet vismaz kaut kāda doma te ir ielikta, lai tas viss funkcionētu. Šai te sētai te nebūtu jābūt, jo jūs tur tālumā ielaižiet laivu. Kāpēc jums ir jāpeld tur apkārt? Daugavā var būt viļņi, Tad labāk būtu no šīs puses parkoties, lai vismaz jums tā laiva te nedauzās. Tad jūs smuki izkāpiet ārā un aizčāpojiet uz mašīnu un izbrauciet viņu ārā. Bet, labāk ir nekā Bolderā. Un tad momentā, kad jūs ielaižat laivu ūdenī, piesējāt viņu tur pie tā moliņa, atnācāt iekāpā mašīnā, izbraucāt ārā, tad jums tur ir celiņš, kur vienmēr būs vieta priekš jūsu mašīnas ar piekabi, jo tur stāv zīme, ka tikai ar piekabēm.